Jā, mani sauc Māris Arājs. Mēs šobrīd atrodamies MyClinic Riga telpās, un ikdienā mēs nodarbojamies ar dāmu, sieviešu ārstēšanu, veicam ginekoloģiskās tehniskās apkopes, sauksim to tā, vai ambulatorās vizītes, kā arī mūsu dienas stacionārs ar operāciju bloku un nemazāk svarīgi medicīniskās apaugļošanas profils mums ir. Jā, tas jau bija kādu laiciņu atpakaļ. Laikam tā galvenā atbilde ir pieejamība. Tad ir šī atbildes reakcija no servisa puses, no tehniskā dienas puses, kad, ja kaut kas mums nesanāk, viņi vienmēr atsaucīgi un pretimnākoši. Un arī tā pati izklāsts mums bija ļoti, ļoti draudzīgs un saprotams. Viegli strādāt bija tā sistēma. Es teiktu, tas līdzīgi kā Indienā mēs lietojam dakšiņu vai nazīti, tieši tāpatās arī mūsu ārstniecības iestādē mums ir vesela platforma, kurā mēs veicam ikdienas darbus, un tāds fundamentāls atbalsts, lai mūsu vieglāk strādāt, tad ir templētiņi, paraudziņi, ko mēs paši uztaisījuši, klikšķīšu palīdzību, mums nav jāstraucās vairs par e-veselību, strādā vai nestrādā, tad mēs sarakstam receptes, nospiežam saglabāt, un tad kaut kādā brīdī, kad tā sistēma strādā, tad tā sistēmā viss recepts tiks savadīts iekšā, vai darba nespējas lapas, vai attiecīgi ambulatorē taloni, tad no tā viedokļa ir ļoti, ļoti ērti. Tas netraucē dakterim strādāt uz pacientu. Es domāju, ka noteikti, ja mēs runājam par ambulatoru ārstniecības iestādi vai dienas stacionāru, tad tie pamatprocesi, kas ir ikdienas visām ārstniecības iestādēm identiski, es teiktu, ka šī programma 99% gadījumu nosedz visu šo pamatdarbības mehānismu, izsekojamība, rezerves kopijas, kalendāri, attālinātie, tad tu var uzskaitīt tās tehnoloģijas, kas tu šobrīd ir iekšā, un man liekas, ka tas tāds viens tāds būtisks, teiksim, sadarbības partners, kurš atvieglo tajā ārstniecības iestādē vismaz no tāds IT sistēmas viedokļa atvieglo kaudzes problēmas.